Te Latvijas Republika diktors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVD Laurencio. Šodien ir 12.07.2025. Man ir špīkeris. Reiku ir... Kāda mute bija mana mute. Vāši kāda mute. Te rakstīts, redzīt, tikai jau viss ir spoguļu rakstā. Es nevēlos, un šeit ir vēlos, redzīt, vēlos, tāds būtu, tāds slaidiņš būtu. Tip nogājuši, špīkeris ir. Šitā bilde tieši, es atceros viņu, te es esmu Skandināvijā ar trešā bērna māti aizbraucis pie viņas māsas un tāds apmierināts. Protams, ka tur visu laiku, bet normāli, vispār gāja normāli. Normāli, viss patika man. Bet, jāatcer jau ir, ķipa, lai liktos, kad bišķīti tievāks, lai būtu. Jocīgi kaut kā liekas, kad 10 minūtes un jau gandrīz ceturtdaļā riņķīts. Jā, jau tur es esmu uzrakstījis, jo šodien, man tas ir, tad es ik pa stundai ceļos augšā. Nav jau arī slikti, nav arī labi, jo visu laiku uzpīpēju, zinu, un no tās pīpēšanas, mazliet slikti no pīpēšanas. Nekad neesmu dzirdējis, es nezinu, kāpēc es pīpēju. Noteikti es izlaidies, tāpēc pīpēju. Bet es nezinu, kāpēc es tā moku sevi ar tām cigaretēm. Es jau domāju šorīt, pamodos nepīpēju, iešu uzņemt raidījumu. Bet jau vienu izpīpēju, tagad pīpēju, nepatīk, bet tikai velku. Man tas visu mūžu ir bijis cits zinas pohām vai ko nepīpēju viņš. Man vienalga, es kaut vai prīmu pīpēju visu laiku. Es jau visu mūžu pīpēju, cik sevi atceros, visu laiku, katru dienu. Man nav bijusi diena, ka es nepīpētu. Bija 3 dienas, es nepīpēju, es tā biju izdomājis, atcerējos. Ja mani piesieta pie gultas, tad es nepīpētu. Un, vienreiz biju mušmiris pārēdies riktīgi. Normāli. Visiem iesaku. Tiešām labi. Un, es nepīpēju, skatos pie gultas, esmu piesietis, un, pašam smiekli uznāca. Un es, arī tā apmierināts jūtos. Es taču teicu, ja es būšu pie gultas piesietis, es taču nepīpēšu. Tur laikam kāds, 3 dienas noturēju, vai 2 vai 3. Baigi patika. Taču visiem iesaku. Tagad tieši rudens, ejat salasat, izžāvējat. Baigi labā lieta. Man jau neļauj karaliene, bet, tikai labas atsauksmes es dzirdu, vienkārši, kad es normāli. Mēs 12 kg nopirku uz žāvēju, kā traks, man bija rīmīgi gross, pilca kaudzi. Un, es padomāju, tur kāds sakars nav, es nevēlos, bet moši interesanti, es padomāju, beidzot, kaut kādu atrast, es legālu vieliņu esmu. Bet tur jau, mums visu laiku tik tā kā rādīja abiem diviem, un, vēl tā bija, kad mežā viņi redz, un saka, ņemam, es saku, man nav groziņa, es neņemšu. Kurš kabatās likšu tās sēnes. Sairs, vienkārši atceras. Jo tādā sausā mežiņā atrod, viņa pat uz palodas izžūst, normāli var apēst. Ja viena sēde vai 3 apēd, nekas nav vispār nekas, bet es ēdu tur rīktīgi samalu ar kafijas zirnaviņām, tādu steikarots kaudzi un uzdzēru ar ūdeni. Un, slēdz ārā. Un, kādu mēnesi, kādu aliņu pa virsu. Tā ir, interesanti tā. Bet domāju, kaut kas legāls, nevajag ko alkoholu, nevajag kaut ko nelegālu un legālu. Meža veltis.
Protams, ka skolā mācīja, ka nevar ēst mušļikas, bet, zini, dēdu nekas nav. Un vesels rīmīgi grozs, zini, kāds 1,5 kilograms izžāvēts. Tur jāēd ir, zini, tā kā pipariņi, tā, es pa teikarotēm. Un, zini, vienu dienu riktīgi, vienu otru teikarot, un, zini, tā jūtu slēdz ārā. Un vēl, es nezinu, kādas 20 teikarots ar kaudzi apēdi. Riktīgi izslēdz. Zini, bišķi nobijos, negribas vairāk sēdes man pašam. Bet visiem iesaku laba lieta. Pašam tā negribas. Bet, tā, ka to mikrodozingu varētu, jo tikai labas atsauksmes esmu dzirdējis, bet karalieni neļauj, zini, iešu. Pie oficiāla ārsta 14. iešu, teikšu, kaut kāds zālīts, lai izrakstu. Redzēs, kā tur būs, tā būs, jā, liek, te jādara kāds arī. Es taču neesmu adekvāts, ko es varu lemt. Kā liek tā daru. Bet, moši pakluso domāju, tās mušnerītas parīdz, zini. Tā kā tur saka, bet man jau ir tā, ka es jau nemāku, zini, tur uz naža galā, zini, bailes atkal karotēm. Tad domāju, moši nopirkt ir tāds kā kapsuliņas, bet, viņi jau tur baigi dārgi, tad ņem. Izdevīgāk pašam, zini, bet man ar to normu tās grūti ir. Un es nevēlos. Man jau problēmas nav nekāda alkohola, neko. Man ar īšanu ir problēmas. Es, ja pieēdos riktīgi, riktīgi paēdu kaut kādas bērēs, dzimšanas dienā man vispār nepatīk ne alkohols, nekas. Bet es jau iemanījos, tukšā dušā un tā. Jo, ka riktīgi 140 kg ir un riktīgi pārēdies, pat nereibs tev arī nekas tur. Var mierīgi malu. Negribas dzert, nepatīk, ēst labāk ir. Bet atkal, zini, izskats tāds pabriesmīgs, es jau iepriekš rādīju. Bet, paldies augstākajam spēkam visam. Es atkal vakar apēdu kādas 20 konfektes šokolādes labās. Saldējumus ēdu. Visu kaut ko ēdu, un vēl tā plaša asakas arī ēdu, un gaļu ēdu, taukus ēdu. Bet, zini, ar riteni daudz braucu. Vakar bija tās filmas, es biju pa santehniķi pārvērties. Un, zini, atkal, bišķi tā kā, diezgan tālu pabraukāju. Norma, ne jau tik tālu kā citi, bet manā gadījumā, es domāju, kad kilometru varbūt 20 nobrauc, es tā domāju. Un, vakar bija tāds karstāka laiks, un man džinses un jakas. Un, zini, atkal uzkāpu svariem un mazāk pa 92. Un es atkal, paldies, augstākais spēks, kā atļauj man samierināties ar manu svaru. Es, labprāt, es vēlētos kaut vai vairāk braukt ar riteni, vairāk bišķīt ēst, bet lai ir tie 92 kg drēbēm. Protams, labāk 90. Ja 90 būs, tad jau es pat sākšu piespēt kārtā ēst, jo man 92 es jau, tāds, kā tagad man 92, noteikti šodien vairāk ir. 90 normāli, man tā ir, citam mazāk, bet normāli 90 man apmierina visas iet. 92 man arī apmierina drēbēm, var arī 93 būt. Bet, ja vairāk ir, tad ir, zini, kā es jau esmu krājies, man patīk, piemēram, man ir 90 un es drīkstu tur pierīties, piemēram, tur dzimšanas diena vai pizzas vai gambējs, vai kas, kur tur paaicina mani. Vienalga, kuru vai, var drīkst ēst, jo, man ir tāds, es nezinu, ko nevaru padarīt, man tā ir, zini, un ja tāds kaut kāds resnis stum māgā iekšā, zini, kaut kā lido vai, kaut kā kafejnīcā vai dzimšanas dienā, vai zviedru galdā, zini, tā padomājas, pasties, un tā tik daudz ēdu un vēl, zini, zini, ka kāds tievs, viņš saka, es ēdu, cik gribu, es resnis nepalieku, bet viņš jau zina 3 dienās reiz ēd, tāpēc resnis nepaliek, jo viss ir pilnīgi ēdiens, cik daudz apēd un cik iztērē, tas ir tā kā ļoti viegli saprast, tā kā benzīns, ja tu liesi vairāk benzīnu bākā, nekā tu izbraukāsi, tev līdz pāri benzīns, viss. Tā man viss apmierina, varētu arī dzīvot, un tādu dzīvi, zini, ja tie 90 kg, un tā diņģējos ar augstāko spēku. Jo es agrāk teicu, es labāk narkomāns alkoholiks nekā resnis un narkotikām, kas forši ir.
Nu, tev viss patīk, nē, es patīk, negulēt patīk, nu viss patīk, karoči, viss ir čilā, tikai veselības problēmas bišķīt rodas, nu.